šodien priecājamies izrādīt renovēto ūdens dziedniecības nodaļu Rīgas veselības centra filiālē Ķengaraks. Šajā mājā Kaņģeļa ielā 13 jau 51. gadu tiek nodrošināti veselības aprūpes pakalpojumi, tā skaitā arī ūdens dziedniecības pakalpojumi. Mēs jau 3. paaudzei nodrošinām aprūpi Ķengaragā. Un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ka pat labam šī aprūpe uzlabosies. Jaunajā ūdens dziedniecībā varēs baudīt ūdens priekus gan lielajā baseinā, gan mazie mums ir zīdaiņu baseins. Mums ar Ričardu ļoti patīk apmeklēt baseinu nodarbības. Viņas vada certificēts fizioterapeits, un šo nodarbību laikā bērnam ir iespēja gūt jaunu kustību pieredzi, esot drošā vidē, mammas klēpī, mammas rokās. Un šīs nodarbības ir vērtīgas ne tikai tādēļ, ka bērns pilnveido savas fiziskas spējas, bet arī dēļ tā, ka tiek stiprināta emocionāla saikne, un tas ir kvalitatīvi pavadīts laiks kopā. Vecāki paliek, viens vai abi divi vecāki, kas rada to emocionālo saiti arī mazulim, veids dažādas peldināšanas, parasti sauc par zīdaiņu peldināšanu šo te mazo baseinu, palīdz veikt šo te psihomotoro attīstību, kas vēlāk veicina šo te, kad mazulis labāk attīstās, un tāpat arī, teiksim, šī vides maiņa no ūdens uz gaisu. Tas palīdz arī pēc tam pret imunitāti mazulim, stiprina šo te imunitāti. Un tas ūdens temperatūra ir no 26 līdz 30 grādiem mazuļu baseinā. Ričardam patīk darboties, viņam patīk spēlēties ar bumbām, viņš bumbas labprāt met un peld viņam pakaļ, bet daudz kas atkarīgs no garstāvokļa, ar kādu mēs atbraucam uz baseinu. Ūdens dziedniecībā, jeb hidroterapijā, ūdeni izmanto ar ārstniecisku vai profilaktisku nolūku, un ūdens var būt dažādās temperatūrās, dažādās formās, baseinā vai vannā, minerālu ūdeni. Un dažādos vecuma posmos ūdens nozīme, terapeitiskā iedarbība ir atšķirīga. Maziem bērniem iegūmi, protams, vairāk ir saistīti ar motoro funkciju, motorās funkcijas veicināšana, aizsargspēju stiprināšana, pusauģiem tā ir psiholoģiskā labklājība, stājas uzlabošana, pieaugušajiem cilvēkiem mēs varam ar ūdens palīdzību veicināt locītavu veselību, trenēt sirdi un asinsvadus. Senioriem savukārt jau ir cīņā ar locītavu sāpēm, tad mazina ūdens terapija locītavu sāpes. Mums ļoti daudz nāk pacienti ar sāpēm. Visiem sāp muguras, sāp sprānas, sāp muguras lejasdaļa, krūšu daļa. Un tad šis te ūdens, viņš ir ļoti labs, un, teiksim, cilvēks tajā brīdī aizmirst sāpes, un tad tajā brīdī nesāp. Atkal, ja mēs runājam par tādu sauszemes vingrošanām grupās, tur tās sāpes tomēr paliek tādas fonā. Ūdens viņš tā kā arī relaksē. Neapšaubāmi mūsdienās vienmēr uzsver zinātnisku pierādījumus katrai no tehnoloģijām, ko izmantojam ārstniecībā. Ūdens dziedniecībā ir ļoti nopietni pierādījumi par tās efektivitāti. Pirmkārt, jau, ja runājam par hronisku sāpju pacientiem, tad līdz pat 40% ūdens dziedniecības laikā var mazināties sāpes. Mēs uzlabojam miegu, cilvēka pašsajūtu, stiprinam imunitāti un vēl, protams, ir jāatzīmē spriedzes mazināšana. Mums ir pieejamas grupu nodarbības, gan pieaugušajiem, tā arī bērniem, kā arī personām ar īpašām vajadzībām, jo mums ir uzstādīts arī speciāls pacēlājs, kur gan persona ielaiž iekšā ūdenī, gan arī izceļ no tās. Kas ir labi ūdenī, kā jau iepriekš teicu, tā pretestība ir citādāka un arī samazina šo cilvēku svaru par 50 līdz 90% un ir vieglāk veikt šīs kustības, uzlabo kustību apjomu,
Tāpat arī ūdenī nedaudz citādāk trenējas muskultūra. Jā, dziļā muskultūra tiek vairāk noslogota, un tātad regulāras šīs grupu nodarbības baseinā uzlabo gan plaušu kapacitāti, gan asinsriti, gan vielu maiņu. Vairāk pie tādām kroniskām sāpēm, kad cilvēki jau nāk ilgstoši, ja nekas nav palīdzējis, un tad pie tādām kroniskām sāpēm. Pie akūtām sāpēm arī būtu ieteicams, bet tur būtu jau ar ārstu tad personīgi jāizvērtē šis tas. Tāpat arī pēc traumām. Jā, ļoti labi pēc traumām arī tāpatās ir ierobežots kustību apjoms un ūdens vide, tātad ar šo pretestību to kustību amplitūdu palielinātu. Un tāpat arī, ja mēs zinām, ka mēs fizioterapeiti palielinām pasīvi kustību apjomu vienkārši, jā, vienkāršā vingrošanā, tad šeit jau tas ūdens to pretestību radītu, kas arī ir liels ieguvums. Un tāpat arī muskuļi stiprinās. Mēs vingrojam visādās pozīcijās, jā. Fizioterapeits pielāgo, teiksim, pat tā ir tā grupu nodarbība, iet pēc punktiem, tur, teiksim, varbūt kakla daļai vairāk, muguras jostas daļai, jā. Katru reizi ir citādāk. Nav tā, ka visu laiku pēc viena un tā paša plāna mēs strādājam, bet pielāgo, protams, individuāli, un ja ir kaut kādas sūdzības, tad pati tā ir grupu nodarbība, jā. Mums ir tā individuālā pieeja katram, plus ir tas, ka mums baseins nav ļoti liels, jā, aptuveni no 5-6 cilvēki grupu nodarbībā var, un tad tā pieejamība cilvēkam ir tāda individuālāka, ne jau tā, teiksim, 10 un uz augšu grupā. Šarko dušu veids ar 2 strūklakām, jā, kurā cilvēks atrodas no 3 metru attālumā, un tad šādā veidā palīdz uzlabot vielu maiņu. Arī ar šo pašu celulīta problēmu var cīnīties, ar aptaukošanos arī, un arī paredzēt arī sportistiem. Būtu vēlams veikt arī 2-3 reizes nedēļā, lai tā efektivitāte būtu labāka. Un šo te temperatūru pielāgo, jā, tur atkarībā no situācijas. Visi priecīgi vienmēr aiziet tādi pacelēti ar viegluma sajūtu. Viņa asinsrite aktivizē limfu, uzlabo vielu maiņu. Zemūdens masāža ir tāda kā relaksācijas vairāk masāža, bet arī ar ārstniecisko nolūku. Viņai ir vairāk pielīdzinājumi kā vispārējai ķermeņa masāžai, bet tā ir daudz stiprāka nekā ar rokām, tāpēc, ka tur vēl ir tas strūklu radītais spiediens. Un šajā gadījumā, teiksim, pie tādām locītavu problēmām, pie neirozēm, bezmiega, psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai. Jā, tas būtībā tā. Un tad tur tā temperatūra zemūdens masāžā jau ir augstāka, ja no 32 līdz 36 grādiem pēc Celsija. Protams, mēs neuzsākam ar masāžu, jā, tas arī mums ir parasti, kad mēs pirms vingrošanas mēs neejam uz masāžu, tad tas visideālākais būtu, ka mēs ieejam basēnā, mēs izvingrojamies, basēnā mums ir iekļaut arī brīvā peldēšana, ja tur aptuveni 40 minūtes ir nodarbība, tad ir brīvā peldēšana, ieej saunā relaksēties. Es aicinu tos, kas pirms 2 gadiem bija spiesti pārtraukt saņemt pakalpojumus mūsu ūdensdziedniecībā, atkal pārdomāt savu ikdienu un atgriezties pie mums, un savukārt tos, kuri nezināja, ka te ir ūdensdziedniecība. Ņemiet vērā visu labo, ko ūdens var dot, un nāciet pie mums domāt par savu veselību kopā ar mums.